Sveiki! Parunāsim par dusmām. Mani sauc Kristīna Devija, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Un savā ikdienā es strādāju ar cilvēkiem gan individuālā terapijā, gan strādāju ar grupām, vadu dažādus pašizaugsmes praktikumus, gan online kursus, kuros cilvēki var labāk iepazīt sevi, veidot saikni ar sevi. Un šodien es gribu vairāk pievērst uzmanību dusmām. Šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, kuriem patiešām nav kontakts ar savām dusmām, ar savu agresiju. Un šiem cilvēkiem ir grūti atpazīt sevi, kad kāds pārkāp viņu robežas, viņiem ir grūti pat saprast, kas notiek ar viņiem. Ja? Viņiem pat grūti atpazīt sevi savā ķermenī šīs sajūtas, kad viņi saraujās, kas ar viņiem notiek. Vai kad viņi nobīstās, kad viņi saraujās, kad viņi sasalst bailēs, kas ar viņiem notiek. Jo tas ir kļuvis par tik automātisku uzvedību, tik automātisku reakciju, sarauties, noklusēt, norīt, paciesties, ka tas ir, ka cilvēks ir izaudzis ar šo tādu uzvedības paternu, ka viņš nezina savādāk, viņam šķiet, ka tas arī ir tas vienīgais veids. Tikai ar laiku šie cilvēki sāk piedzīvot dažādas psiholoģiski rakstura problēmas, tāpat tās arī fiziskās veselības problēmas, jo emocijas ir saistītas ar mūsu ķermeņa fizioloģiju. Un dusmas ir ļoti spēcīga enerģija, ja mūsu ķermenis mēģina sevi pasargāt, ja, aktivizējot šo dusmu enerģiju. Un ja mēs nespējam izpaust vai nodot ziņu šiem cilvēkiem, kuri pārkāp mūsu robežas, kad kaut kas nav ok, ja, tad šī enerģija paliek mūsos, mēs viņu iespiežam sevī un radām dažādas autoimūnas saslimšanas. Šobrīd jau runā, ka tas ir arī vēzis. Jā, kad šādā veidā cilvēki piedzīvo arī depresiju, kad viņi slāpē šo savu enerģiju, slāpē šo savu neapmierinātību, savas dusmas. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi veidot atpakaļ saikni ar savu ķermeni, jo dusmas ir mūsu ķermeņa produkts. Evolūcijas procesā radies, lai mēs varētu izdzīvot. Bez dusmām mēs nevarētu izdzīvot. Tādā veidā ķermenis mums ziņo par to, kas ar viņu notiek. Es gribu teikt, ka man šis ir ļoti pazīstami. Arī es esmu no tiem cilvēkiem, kurš ilgu laiku nesaprata savas dusmas, nesaprata savas ķermeņa reakcijas, nepratu dusmoties, nezināju, kā dusmoties, ko man darīt, jā, jo tā emocija bija ļoti spēcīga un stipra, un es nezināju, ko ar to darīt. Izpaust uz āru bija diezgan apdraudoši, jā, jo ja bērnībā ir pierasts, ka uz vecākiem nedrīkst dusmoties, diemžēl tā auguši ļoti daudz padomu laika cilvēki, ja uz pieaugušiem nedrīkst dusmoties, un tad bērns iemācās šīs dusmas slāpēt iekšā sevī. Es arī ilgu laiku, arī man nervu sistēma bija tāda, kad es sasalu, ja, kad bija agresīvi cilvēki apkārt, es slāpēju šīs tavas dusmas, es slāpēju šo tavu neapmierinātību. Un tas man ļoti traucēja dzīvot, kādā brīdī es arī piedzīvoju dažādas depresīvas stāvokļus, psihosomatisku rakstura problēmas, veģetatīvo distoniju, lai vēlāk jau es sāktu mācīties veidot saikni ar savu ķermeni, ar saviem instinktiem, ar savām emocijām un mācītos tās paust, mācītos atpazīt, kurā brīdī kaut kas ar mani notiek. Un emocijas tādā ziņā ir ļoti labs tāds rādītājs tam, kas ar mums notiek. Mēs bez emocijām nesaprastu to, kas ar mums notiek. Tāpēc dusmas ir viens no emocijām, kuras mums rāda to, kas ar kur mums kāds pārkāp robežas, kur mums kāds mūs aizskar, kritizē, noniecina, lai mēs spētu par sevi pastāvēt.
tās ir sievietes vairāk, bet arī vīrieši, tās ir sievietes, kuras attiecībās dzīvo upuru lomā, kuras norīja savus aizvainojumus, kuras apvainojās un tad nerunā, vai kuras ar sejas izteiksmi rāda, ka viņas ir dusmīgas, bet viņas to nevar pateikt, kuras kritizē, zāģē, kurām ir šis tāds, tā teikt, tā kā aizmuguriska tāda, jā, tā pasīvā agresija saucamā. Ja, kad sieviete šo savu agresiju pauž pasīvi, ja, ka viņa nespēja izpaust viņa aktīvi caur vārdiem, caur ķermeni, caur vārdiem, pateikt to, kas ar viņu notiek. Tas rada problēmas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Jo nevienmēr tie citi cilvēki vēl mums ļaunu. Reizēm viņi vienkārši nezina, jā, tas ir, kā viņi var zināt to, kas mūsos notiek. Jā, viņi arī kaut kādā veidā reaģē pa savam, un tikai tad, kad mēs spējam parādīt, kur ir tā robeža, tad tie citi cilvēki var arī šo robežu ievērot. Ja mēs neparādām, tad viņi, protams, dzīvo tā, kā viņiem ir ērti. Un šis ir jautājums par mums pašām, par mums pašiem. Vai mēs vispār apzināmies, kur ir šīs mūsu robežas, vai mēs zinām, kas mums der, kas mums neder, kā mēs ļaujam ar sevi apieties, kā mēs neļaujam, kas mums nav pieņemams. Un tas ir tāds iekšējs ceļojums pie sevis, lai saprastu sevi, lai apzinātos savas robežas, lai sajustu savas dusmas, savu neapmierinātību un spētu par to runāt. Saknes tam, kā jau es minēju, nāk no bērnības, kur ir bijuši mums vecāki, kuri neļauj dusmoties, kuri teica, ka tu esi neglīts, ka tu dusmojies, vai meitenes nedusmojās, vai paskaties, kā tu izskaties, ka tu esi dusmīga, jā, vai bērni dažreiz saņēma pērienu, jā, fizisku vardarbību pieredzēja, kas salauza arī šo viņu pretestību. Vai tie varēja būt arī kontrolējoši vecāki vai tādi ļoti autoritatīvi vecāki, kuri kaut kādā ziņā salauza šo bērna iekšējo garu, šo iekšējo tādu pretestību, šo iekšējo tādu spēku par sevi pastāvēt. Un tas nozīmē, ka, vai pareizāk sakot, tas nenozīmē, ka tagad tas ir liktenis un ka tagad mums tā visu dzīvi ir jādzīvo. Tas nozīmē, ka šobrīd mūsu labsajūta ir mūsu rokās. Šobrīd mēs varam paši mācīties par sevi iestāties, paši mācīties sajust šīs robežas, paši mācīties veidot saikni. Tad tā jau ir mūsu atbildība. Ja, mācīties pa jaunam, esot kontaktā ar sevi, prast šīs robežas, prast izrādīt šīs dusmas, šos tā neapmierinātības, bet par to runāt, izpaust uz ārpusi. Tāpēc es aicinu uz klātienes praktikumiem, tie ir klātienes tādi semināri, kuros mēs strādāsim 3 pilnas dienas, var nākt uz katru šo praktikumu atsevišķi. Praktikumi norisināsies Liepājā, pagaidām Liepājā. Pirmais praktikums norisināsies jau pavisam drīz 11. aprīlī, un tajā mēs strādāsim ar dusmām. Ar dusmām, ar mūsu šo dzīvības enerģiju. Iepazīsim šīs dusmas, mācīsimies apzināties viņas sajust, mācīsimies ar viņām apieties, mācīsimies paust šīs dusmas. Nākamais praktikums norisināsies 2. maijā, tas būs par robežām, par mūsu jā un mūsu nē, kas arī lielā mērā ir saistīts ar mūsu šo iekšējo spēku, saprast, kur ir tā mūsu robeža, ko mēs gribam, ko mēs negribam, tāds eksperimentāls praktikums. Un 3. praktikums norisināsies arī maijā - seksualitāte un vitalitāte. Tur mēs strādāsim ar šo mūsu dzīvības enerģiju, mācīsimies viņu atraisīt, būt dzīvāki, brīvāki, vitālāki.
Un, ja tevi tas uzrunā vai tevi tas interesē, piesakies, links būs zemāk pieteikšanās. Vietu skaits ierobežot, strādāsim mazā grupā, tāpēc gaidīšu jūs un uz tikšanos.